grūti kaut ko teikt pēc 0-7. Es par tādu gulvi nav. Draugi, nav labi. Pat, tu esi labi! Otrais gols, tā ir vienkārši superīga. Super, kā es fantastika, cienījās, Sēriens, uzkodas un laba atmosfēra. Tevi jau gaida. Ar atgriešanos. Vai tu viņu šorīt jau satiki, mīļo brālī? Nu, Sveicināti! Jaunajā gadā sākam dienu ar dziesmu, teiksim tā. Rīts ar dziesmu. Tā Rīts. nebija kaut kāda rubrika kaut kādā Latvijas radio raidījumā. Tu man par šitiem neprasi, es zinu par panorāmu tikai. Nu, Panorāmā neviens nedzēja tur nopietnu lietu. Nav tagad Soros visos šitajos TV3 raidījumos, jo arī pirktajos. Tā tomēr ir neatkarīgā televīzija. Tā ir tāda vienīgā, kas to faktu Alts Gobzems teikt savādāk. Nu, viņš tur ir pirktie, kariņi, viss kariņu kanāls. Alts Gobzems vispār. Nu, jā, labi, sauc savu jaunu par Alts Gobzemu. Bet par Alts Gobzemu runājot, tas pat nav par Alts Gobzemu. Man viņš ir tik cepī kā vīrietis. Es gribēju izstāstīt viedokli. Nē, ir, labi, ok, tomēr par radio, Latvijas radio raidījums brīvais mikrofons. Jā, tas labi štēl. Man patīk, ka tie vecie tur citreiz piezvan un kaut ko tā izturā galtam. Kā viņi sauc? Jo Tomsons tas... Nē, Valteram Krauzim brālis. Tas ar tur nepiedalās. Es nezinu, es zinu, ka kādreiz Streips ļoti ilgus gadus viņu vadīja. Bet tas ir cits stāsts. Bet nepiedalījās Valteram Krauzim bratans arī? Es nezinu, es zinu, viņš panorāma, tā kā bija. Labi, apskatīsimies. Pastāst. Nu, tad bija Alts Tomsons un tagad ir sieviete. Un pie viņas izrādās nāk arī viesi tai studijā. Es vienkārši netīšām uzgāju, ka ir bijis Jānis Kreičmans. Nu, ķipa, viņš tā kā komentē arī to zvanītāju, to viedokli un kaut ko tādu. Un pie viņas bija Jānis Kreičmans bijis. Komiķis. Jā, Un tur bija ļoti labi. Tur kaut kā uzreiz aizgāja pirmie tie zvanītāji. Tas laikam bija tas brīdis, kad atklāja tos kariņu lidojumus. Un Kreičmans, viņš saka, ir komiķis Jānis Kreičmans. Un viņš saka, nu ko darīt? Un viņš saka, man būtu tāda iespējas arī lidot. Viņš saka, es vēl šampāniet pajautāt. Un viņam tur saka, jūs esat kariņu atbalstītājs. Jūs viesis vispār esam katrs kritiks. Viņš saka, nu ko man darīt? Viņš saka, ne. Un Streips arī bija. Streips, jā. Nejauc veco. Bet pa Streips. Nejauc veco geji. Bet zini, kā ir runājot par gejiem. Tad, kad Streips bija vadītājs, Viņam nesvanīja, es gribēju. viņam tur YouTube compilations par to. Kur vienkārši, un tie cilvēki, zin tā, ka viņš viņus banoja jau tos numurus, un tie cilvēki tipa iesāk tā mierīgi runāt. Viņš tāds, jā, man nepatīk valdība, un man nepatīk Streipkungs, jūs esat pidaras. Tu nosaki ideāli. Tāds ir, jā. Tur ir tik daudz. Un viņš tipa bieži vien kaut ko grib viņiem riebīgi atbildēt. Viņam tipa, man jau baksta kaut kāda režisora, kas pretī sēž, ka nevar lamāt. Jā. Bet uz Streips viņiem tagad pretī kaut ko jums nav vispār smadzenes laikam izklausās. Bet viņš dabūja. Viņš dabūja dzirdēt. Viņš dabūja daudz. Pagad, bet Alts Gobzems, es kaut ko... Alts Gobzems atgriezies Instagramā. Ar tautas mazgāšanu. Ko viņš mazgā tagad? Kaut kāds OnlyFans modelis pēdējās bija, kas dabūja savu tiesu. Un kas vēl bija? Bet jau pelna tikai naudiņu. Nu jā, īstenībā. Es plika peži rādot. Tas nav nekas briesmīgs. Ja es kā vīrietis varētu tikpat nopelnīt, to es sāku štukot. Godīgi sakot. Dievs būtu devis, es esmu sieviete, es būtu OnlyFans modeli. Obligāti. Pošas aplēsēm uzreiz jau pašā. Jauns gads, jauns es. Bet man liekas, nebija nekas tāds. Viņš man liekas, jā, tās OnlyFans modelīs ar kaut ko pamazgāja. Bet... Man liekas, nekas vairāk nebija. Varbūt. Kaut ko viņš visu laiku ir uzēdies to vietu Agrē Vertovski, vai tev to vajag? Viņš visu laiku tas jau ir tas, kas viņam to dāvā. Jā, un viņš pat ik pa laikam par to bāndu kaut kā to, viņš nevar pārdzīvot. To Latvijas galveno patieso labumu guvēju, to čalu. Tie, kas tik tā kā dzīvojās, vai ne? Nē, tie ir patiesā labumu guvēja Karības fonda. Man viņš šodien atkal prasa, tur atlidojuši, saka, apkās un podīgi. Tie ir Karības fonda čaļi. Tankisti 4 man pārbrauc. Jā. Bet tu par viņiem, par Karību fonda čekiem. Bet tas nav fakes, kaut kāds man vienā. Nē, viņi tā do virsū. Viņš čistā mazgā tik atklāt un zīmējās. Gobzems pa viņiem arī kaut ko raksta. Es neatceros stāstīju vai ne, bet bija tas prikals, ka viņš tos mēģināja mazgāt tos Karību fonda čalus. Jā. Un tad viņi sāka viņam, Aldi Gobzem, kad tu būsi pēc savas atmazgātās naudas, ko mums ar viņu darīt, Aldi Gobzem, ka viņš pats arī ņēmis no viņiem pakalpojumu. Jā, bet, kad viņi esot tur tādi top G's Latvijā. Bet Aldiņš kaut ko tur atkal zīmējās. Viņam jau garo, viņš jau tagad prom kaut kur. Aldis pa Spāniju dzīvojās. Bet viens bērni vai bērni? Nē, ar bērniem. Viņš ir bērni pie viņa. Kundze pie Vertovska. Kundze ir pie viņš kaut ko nevar sniegt pie Vertovska. Bet viņš ik pa laikam man patīk, ka ieliek kaut kādas atklāsmes beigās, ka viņš koļās ar tiem storijiem ar kādām sievietēm. Viņš tā kā raksta kaut kādā dzējā,
Redzēju tavu skaisto storiju. Tur izskaties, ka kaut ko ķipā adresē kaut kādai dāmai. Jā. Viņš playerīts, viņš māk. Ko es atcerējos? Runājot par to, ka tu saki, atgriezies ir Aldis Globzems. Es šodien ieraudzīju, ka atgriezies Artus Kaimiņš arī. Ko viņš atgriezies? Skatīja. Bufete? Viņš gan izstāst, ka pasēta. Pēc tā viņa, kuras viņa redzēja, viņš sēdēs visu šo laiku bufetē. Jā, es nenormāli pluses vai ir ok? Nē, tu esi ok. Jā. Tu esi ok. Man liekas, ka tu esi ok, jā. Es tev varu šitai pagriezt, lai tu sev skaļāk dzirdi. Paldies. Jā. Nē, bija tas tur, kāpēc par to bufetu bija kaut kāds interneta trollis. Bija uztaisījis ķipa to mīmu, ka kaimiņam bija kaut kāda intervija, kaut kādā arī panorāmā. Jā. Un viņš apakšā, viņš jau bija izskatījās apaļš. Un viņam bija pielikts apakšā, ķipā sūdzās par porciju lielumu saimnes bufetē vai kaut kas tāds. Bet, protams, Photoshopā pielikts klāt. Bet es šodien svaipoju TikTok un pēkšņi parādās tā, ka suņu būdas epizodu. Bet, es kādreiz skatījos to suņu būdu. Līdz to neredzētu. Un es postos vairāk čīsti ir, ko suņu būdu 2.0. Viņiem Instagram accounts ir. Būs atpakaļ? Tur uzspies, tur uzspiedo iģīgi pasties, cik viņš izstās milzīgs. Jū, Arčipā. Un viņš kaut ko intervēt nevar īsti saprast. Nē, bet īstenībā, man liekas, viņš šakla bišķiņa notievējis, jo... Tiešām. Tu tāds vecs izstāsts un tāds, nezinu. Labi, es saprotu, Arču Straglu man arī es no tiem tievākiem vairāk, kāds agrāk bija. Bet bija kaut kāds, viņš bija... Viņš arī, viņš jau vairs nav politikā, viņš viss... Kur viņš ir vispār? Viņš ir teātrī, nekur. bet nebija kaut kāds stāsts, ka viņš atgriežas teātrī uz kādiem vai tur jau var droši neņem. Viņa jau nekur vairs negrib atpakaļ. Kur tu viņa viens, viņa pat šitā aktrisīt smukā, viņa negrib vairs atpakaļ. Pareizi, tur jau var bija beefs ar to bērnu, kas tur, jā. Tur aizgāja vienā brīdī, kad viņi tur sāk dalīt. Tur bija tagad Strūbergam un jā. aizgāja. Bija jau vēl viens, kam nesen bija šitam te bunzaniekam no kaut kāda Dzelsvilku. Tam arī bija līdzīgi. Jā. Tur izdo virsū. Es par to arī diskusēju dažādiem personāžiem, gan ģimenē, gan darbā, un es nenonācu pie kopsaucēja, kurš tur tur jau tas pats stāsts laikam, kad viens saka vienu, viens saka otru. Jā. Tāpēc nevar, grūti teikt. Bet redz, kā šī atgriežas ap divu. Bet jā, kā būs cīņa pie artistu. Nē, labi, ir ok, jā. Lai viņš taisa to suņu būtu, tas jau nebija sūdīgs raidījums. Nē, nebija slikti. Tad, kad sākumā viņš nebija ne politikā, nekur viņš bija aktieris, plus paralēli šo tēmu. Man patīk, viņam bija tās tur, bija ar to tur. Es neatceros to čalu, kā viņam bija sauc, bet atceros viņš tajā epizodē, viņa būtu tas Džekijs vecs kungs. Viņš saka, jā, es esmu fašists pēc ticības. Viņš tāds, es visus tos gejus gribētu precēt tos tur. Un lai viņi paņem un dupsējās. Viens otru, lai viņi dupsē. Riņķi un dupsē. Viņš bija kaut kāds vecais, viņam bija kaut kādā super jocīgā rāģiņā raidījums, ķipa tam onkulim. Kaut kādā radio, kas AM frekvencē iet, nezinu, to viņš žigulī tikai dzied principā. Es pieļauju, ka viņš vēl dragā tagad paralēli mums viņš sevīm runā. Bet viņam bija daudz labs. Viņam bija, tur bija Dāvids. Atceries, kā es biju Dāvids šots? Jā. Tas bija zils nokrāsojies. Jā, viņš avatārā bija nokrāsojies. Visādi bija labi. Viņam inčīgs, viņam bija Mārtiņas pirmo epizode, kurā 18. novembrī, kur viņi gatavojas uz ko latvisko variantu. Viņam bija taču arī Šleseri. Tad jau arī, man liekas, radās tas kam Piedervalsts. Jā, viņam bija ar Īvaru Godmani. Viņam normāli viesi tur bija. Pirmām kārtām. Jā, nē, viņam bija īsti. Viņš vienīgais, man liekas, viņam jau vāju Vīķi Freibergu arī. Jā. Bet viņam vienīgais, kas man nepatika, viņš pret Zentiņu slikti izturējās. Viņš prasīja, cik viņai. Bet zini, ka tas bija pats sākums. Viņš viņai dirs virsū par to, ka ugunsgrēkā majonēzi reklamē. Visu laiku tur reklāmas nespiest. Jā, diezgan atklāti runāja. Bet, ar Zentiņu tās viss sākās. Vēl bija laba epizode, kur bija atkal atgriežamies pie Streips un Marki Lēvičs. Jā, man pa šito tas stāstīja. Kad neviens nedomāja, ka Marki Lēvičs būs super homofobs īstenībā. Viņš tur sāk maukt. Tā kā jā, kaimiņu raidījums, jāsaka, tā man patika. Es gan, varbūt, tas nebija mans spožākais brīdis dzīvē, kad aizgāja arī viņu vēlēt. Tas bija 16. gada vēlēšanās. Bet īstenībā, kā tu jūties, jūs jau tev apis reāli. Viņš jau bija viens no tiem, kas tev apis un aizgāja ZZS. Bija jau tas kraks, kam pieder valsts kraks. Nē, bet es tad nebalsoju. Es par viņu nobalsoju tad, kad viņš ievilka Bordānu saimā. Tad, kad viņš bija pirmoreiz sasaukumā. Tad, kad viņš ir pirmais viņa sasaukums. Tad viņš ar reģionu apvienību. Pagaid, vai tu par KPV nebalsoji? Nē. Es par KPV, nē. Ne? Nē. Jā, mēs taču, es atceros, mēs kojās dzīvojam. Tad, kad Gobze. Jā. Nē, mēs kādās dzīvojam, tad 16. gadā. Kad bija 20 gadu dzimšanas diena. Vai tas neatceros, bet man liekas, ka
Es mēģināšu noliekt. Bet tu bet es arī baigi nelepojos ar savām politiskajām izvēlēm, ko esmu balsojis. Tā kā cik es esmu balsojis, vienmēr esmu noraudzis sūdos. Vienmēr esmu kaut kur aizšaus garām. Bet īstenībā tā padomāju, ko es citu būtu balsojis. Tāpat. Nē, es pēdējo reizi, pēdējās vēlēšanās par vienotību. Es arī nobalsoju par vienotību, bet bļaģi. Jā, labi, tur ir. Jā, tieši tāpēc arī balsoju, jo tas bija mazākais risks un mazākais ļaunums. Un tur baigi pēc tam. Bet Taņas tanti jau arī varētu šo Krievas arī. Ždanoks kundze. Ždanoks kundze arī patīk vērts. Mopsīts man. Viņa jau tagad vairs neļauj. Viņiem tagad jau pieņem to likumu. Viņi taču parlamentā Eiropas sēž. Man liekas, ka tur arī vairs nevar. Viss, kad tagad vēlēšanas. Ne, viņi pat tagad. Viņi šajā sasaukumā, man liekas, tur sēž. Jā, jo bija tas prikols. Ka viņus nākamo čisters nevarēs kandidēt, jo mums jau Latvijā pieņems tas, ka bijušie tie komunisti vienkārši, kas bija komunistiskajā partijā, tu nevar, saimā vairs nekur. Jo viņa tur bija prikols tajā parlamentā, kad bija Zelenskis uzstājās vai kaut kas tāds, un visi cēlā aplaudēt, Ždanoks sēdēja. Viņi saka, ja не хочу, блядь, моя, блядь, knie sap, boļ. Es nezinu, kā krievis, bet viņi necēlās, viņi izrādīja. Jā, nevienam uz viņu necēlās. Izrādīja sev kopā ar savu austrumu flangu partneriem, bet pareizi Eiropas vēlēšanas darīt tojās. Īstenībā tikko bija, vakar, man liekas, prezentēja kaut kādu sarakstu savējos kandidātus, un Nē, skatiet. Progresīvajiem, ja nemaldos. Man ir celebrity crush tagad. Kurai? Bijusī Priekuļu novada domas priekšsēdētāja. Progresīvā? Jā, un viņai, es negribu sajaukt, man liekas, ka, ja sajaukt, izlabojiet kāds. Stapulone. Elīna Stapulone, kaut kas tāds. Es viņu zināju iepriekš, jo Māris ar viņu startēja vēlēšanās kaut kādās, no vienas saraksta vai kaut kādas pašvaldības. Jā, viņš bija politikā. Jā, ir Elīna Staplona. Viņi ir progresīvie. Viņi ir attīstībai par. Tad attīstībai. Bet viņi gāja vienā... Nē, bet tad, sorry, viņa nav no tiem paristiem, viņa ir no Latvijas attīstībai. Viņa no Latvijas attīstībai, man liekas. Es ļoti sargi sakal nesajauc. Bet, viņa bija kā... Viņa bija no tā saraksta, kur ir tas, kas ir jau... Eiropas parlamentā ilgi. Tas, kam tas foršā balss. Jā. Tā ne tik iep balss. Mēs. Viņam tāds super izteiksmi. Es tīrdēļ tāpa viņi gribētu. Tāds ieraudzīja, ka viņi vēl tur... Man vispār nav jautājumu. Iebam bija labs video. Bija kaut kāda Eiropas, nezinu, kaut kāda velosipēda diena. Viņš gribēja uzfilmēt promo klipu, ka viņš braukājas par Rīga riteni. Tu dirst tajā klipā var redzēt, ka viņš laika ir pārmīs, ka viņš nenokrīt. Tik stīvi cilvēks ritenis nebija redzēt. Viņš tāds, ka viņam prasās palīgi riteņi. Un viņš tāds tur tik satraucies. Tāds paskatās to kameru tāds bišķiņ. Ritīgi grūti gāja. Bet pagājušajās Eiropas parlamentu vēlēšanās es par Robertu Zīli nobalsoju. Es neatceros, vai es vispār balsoju. Pagājušajās Eiropas parlamentu. Bet īstenībā, ļoti maz cilvēku. Jo procents ir nenormāls. Jā. Kad vispār ir jāapskatās Eiropas parlamenta vēlēšanas? Pavasaris, vasar, kaut kas tāds? Aiziet cilvēki, paskatieties sarakstu, apskatieties inčīgākais cilvēks, kas jums patīk. Jā, no 6. līdz 9. jūnijam. Jā, vasarā. Bet, es zinu, principā, ka es balsošu par Iepu un Elīnu Stapuloni. Jā. Ja viņi bija, īstenībā, tagad tur panorāma sižetā bija vairāk sižetiņi, kur vairākas tās partijas atklāja savu sarakstu. Es nostājos viņus visu, un viņi tagad sajukuši kopā, bet principā es zinu, ka es gribu par kuriem cilvēkiem. Jā, dot balss. Es nezinu, kas tur no Krievijas Savienības kaut kas būs šis te droši vien Mamīkin, jā. Tad būs tas to mazo purdiņu, tas. Jā, man liekas, ka jā. Sauc. Es gribu atrast visu bandu Latvijas Krievijas Savienības. Tas ir trakākais. Viņš tā Mirofonovs. Jā, Mitrofonovs. Jā, Mitrofonovs. Viņš tāds savišķi kurīs visu mūžu saviļoties. Viņš tāds saviļoties kopā. Jā, Reiku ir pirmais. Tas ir. Viņiem pat logo ir Kirilicā. Jā, viņiem ir prostēča. Kā tev tas var būt vispār Latvijā? Nu jā, Reiku ir mopsīts mūsējas Tatjana. Man patīk tā bilde, kur Tatjana būrī sēž. Kur viņi bija kaut tādā pasākumā. Jā, smaidīja. Tu insults smaidīja. Bet viņiem, man liekas, ir arī visu laiku tas smaidīši. Jā, viņi nevar izkustināt. Es pieļauju, ka viņai kaut kas tur. Jā. Tā, es nezinu, kas tur vēl labs. Vēl jau standartiņš par Nilu var nobalsot. Nils iet. Amerikas redzēja, kad Amerikas neveic. Viņš iet atvaļinājumā. Vēl jau arī mūsu paši Eir Krišjāns. Tēmē uz amatiem. Jā, viņam vieglāk. Grib Dombrovsku nomainīt. Jā.
Bet Dombrovskis, viņi jau no viena saraksta, vai ne? Tad sanāk, ka... Es pat nezinu, bet tas amats, ko Krišjāns grib, tas ir Valdim. Bet vai tad nebija tā, ka Krišjāns gribēja kaut kādu to? Jā, NATO to. Tur viņam viņš mēģina nākamā. Tur viss, tur beidzās? Jā, tur man liekas, vai tik to Igauniet neievēlē. Es neesmu tur jau ievēlē. Jo es zinu, ka viņš tēmēs kaut tādu, kur Latvijā nekad nav bijis. Jā, tas NATO, tas tur kaut kāds sekretārs viens no galvenajiem. Un tagad viņš grib eiro. Es aizmirstu to titulu, bet man liekas, tas bija tas, kur Dombrovskis ir jau vairākus gadus. Jā. Tur viņš grib. Bet viņš arī tā, mēģina, kur varētu tikt. Viņam pagarlaicīgi. Es domāju, ka jā, tur... Es domāju, tur vienkārši tu esi tajā parlamentā kaut kādās tajās komisijās nenormāls. Un ja tu esi vēl kaut kāds vadītājs, tas droši vien... Un iedomājies, tev pa lielām... Vēl neviens baigi neskatās, ko tu tur dari. Ko viņi izdarīs? Izmetīs tev, tu aizēji ierodies, tu pa lielām... Tā kā skolā grupu darbā, tu vienkārši tu esi grupā, pasaki pa laikam. Neizdarīt kaut ko tik briesmīgu, vai tev pēc tu tur neej uz geju orģijām, tā kā tas tur kaut vai tu esi super konservatīvais. Viņš bija Roberts, ne? Es nezinu. Putnis? Nē, tas cits stāsts, bet bija viens reāls stāsts. Jā, ne Latvijas kaut kāds Alpā, Serbi, man liekas, kaut kāds, kas bija super pret, konservatīvās partijas, kas bija pret LGBT visiem, pieķers vienkārši geju orģijā bija. Es tagad Putni atcerējos, mūsu paši vietējo tas mūsu pats vietējais puika, jā. Atpūties, teiksim. Bet tur bija, vispār par šitiem žaļiem bija labs kaut kad ieraksts, kad, ko dar tie mūsu agrākie premjeru kandidāti, kas tajā gadā bija Putnis, Gobzems, man liekas, Bordāns. Visi šitie ten bija premjeru kandidāti. Putnis bija premjeru? Jā, viņš bija no progresīvajiem. Putnis bija viņš ir ļoti progresīvs, teiksim tā. Putnis Robs. Viņš tagad, man liekas, ir vienkārši jau full on tajā profesijā iegājis iekšā. Kurā? Tu zini, kurā. Man liekas, ka viņam tur visiem faniem un viss šitas pasākums ir īsti. Tā kā, jā. Forši novēlam veiksmi turpmākajās dzīves gaitās. Jā, lai viss izdotās visiem mūsu ekspolitiķiem. Tieši tā, vienalga, ko izņemot Krievijas Savienības politiķiem, tiem gan ne. Tiem neizdošanos. Viņi jau paļu dabūja, nav tā, ka viņi saimnes vēlēšanās dabūja kaut kādus tos 2%, vai cik viņiem kaut kāds drūmākais kāpos, tāpat liekot biroju uzturēt, vai viņi nedabūja. Kaut kā tur bija. Jo tur ir, ja tu esi virs 2%, tu dabūtu diezgan kāpos. Jā, es pieļauju gan jau, ka viņi tur pa labi, ka Maskavas nav atņēma. Tepiķi pie sienas nomainīt. Pirmais tepiķis pie sienas. Jā, baļaļ, Saņok, davai iehać na Ikea. Boršķu lielvāru. Mitrā, iehać na Agenskalnskā tirgus. Tam, horošī tepiķis. Jā, tā kaut kā Krievijas Savienība. Tas ir pa Eiropas vēlēšanām, kas vēl noticis? Kas vēl jauns noticis ir? Varbūt tev kaut kas ir uzreiz. Šitāds ir. Vispār tāds Covid nav. To es varētu atgādināt. Zini, kā man atgādināja tā skaņa? Vilciens jaunos. Vai mēs runājam? Jā, Vivi. Mēs runājam par Vivi. Nē, esam runājuši par Vivi. Riri. Man vienkārši kādās random dzīves situācijās sanāk, ka piemin tos vilcienus, jo visi par to, ka viņš cepās. Ka ķipa pat tādi cilvēki, kas dzīvo Kuldīgā, nekad nebrauc. Es gribēju teikt, es biju pie ģimenes ārsts savējās. Viņai arī zaļa balē Vivi. Un kaut kā mēs tas printers tur skan kaut kā fonā, viņš tur kaut ko skenē, viņam tā drūcoši skaņa, un tā māsiņa saka, šits jau tā kā jauni elektrovilciens. Un tad man viss māltāks par to, ka es redzēju tos sižets, kur dienprīdis pateicis sižets tiem elektrovilcieniem, vienbrīd bija tagad, laikam, norimušies, sākuši braukt. Jā, baigi ilgi bija. Tur šūms bija ritīgs. Tu brauks tiem vilcieniem 50 gadus droši vien topošos. Tas, ka viņi pirmos 2 mēnešus tiešām tās bērnu slimības kaut kāds izlien, tas kurai kaut kādā tādā super īpaši. Labi, loģiski nenopirks jaunu mašīnu, gan jau viņi nečakarēsies tik ļoti, bet arī tāpat, kad tu izlēji tikko kaut kādu jaunu mašīnu čakarēs. Man jau ritīgi pohuj par to. Pilnīgi. Tieši tā, es ar to vilcienu visticamāk izbraukšu kaut kad tie prikoli pēc. Ok, labi, tie cilvēki, kuri rēķinās ar viņu, ka jābrauc uz darbu, tiem bišķi savādāk, bet man toķi vienalga par to. Vairāk var aiziet un piebiedroties uz Twitterī, padusmoties uz lielajiem kungiem par to. Tā es varu izdarīt. Vēl ko es aizdomājos. Es biju par vilcienu kaut ko runājis par to, ka tās pilturu cēsīs, kur cilvēki dzīvo, viņiem ekspresi ir super ātri. Man likās, ka vilciens tik cool ir, bet tad es nebiju aizdomājies. Ja viens no viņiem saplīst, tie pārējie apkārt nevar apbraukt. Ķipa, ir tie kaut kāds lieši ceļi, kur viņi var samainīt. Kaut kādos maršrutos tur nav varianti. Vienkārši paliec. Bet īstenībā super tīzli. Mums Latvijā ir itī jau tā vilciena kustība, kas ir diezgan liels. Tā kā
to laikam vienkārši nedabūju uztaisīt pēc tiem padomu laikiem sačinīt, jo visur jau ir itīgi ahoni. Un īstenībā, ja būtu tā vilciena infrastruktūra, būtu ļoti ahoni, daudz labāk nekā ar autobusiem braukāt, daudz ātrāk. Jā. Un, zini, kas mums trūkst Latvijā, bet tagad jau es tā noprotu, ka kaut kas notiek, jo mums parādījies tas maršruts uz Viļņu vai uz Lietuvu katrā gadījumā. Jā, taču bija mums atbraukuši Lietuvas vilciens ciemos, neredzēji? Nē. Tur bija kaut kāda sagaidīšanas pilnīgi. Es redzēju kaut kādu piedod, kas tas pērnu. Ja es redzēju sižetu, kad tiešām cilvēki tā kā braukā, pirmo maršrutu, un tā ir privāta kompānija. Tas kas tur trūkst, man liekas, tajā mūsu Latvijā, kad mums jau nav, mums ir monopols Latvijas dzelzceļiem, līdz ar to nav, tā, ka, ja būtu kaut kādi privātie, tur, piemēram, 2 dzelzceļi kaut kādas sabiedrības, tur viņi investē kāpos, cīnās savā starpā, tad man liekas, ka tā lieta jā, īstenībā, jā, pēc tam kaut vai Latvijas dzelzceļš varētu līdzīgi, es nezinu, kā valsts ceļu vienkārši uzturēt sliedzi, taisīt jaunas maršruts vai ko tādu, bet pašs vilciens, jā, tā kā ir kaut kāds Liepājas autobusu parks, jā, jo tā ir, piemēram, Ekolines. Jā, tie gan ieskriet no sliedēm nost, gan jau regulāri. Kaut kādā briesmīgā ziemas periodā, īpaši tur būtu katra grāvī Ekolines. Bet jo man liekas, ka tur Francija, Itālija, kur tiešām tie ātri vilcieni daudz, ka tur tā arī tur ir vairākas tās lielās kaut kādas lielie, tie spēlētāji tirgus, kas tas ir, jā. Latvija. Mums jau arī pat slieži kaut standarts vecais PSRS. Jā, tā ir pareizi. Ar tiem tramvajiem taču arī pa to bija tas sūds, ka jātais bija taču ir jauts noslēgt, ja zemie tramvaji varētu kustēties. Bet pareizi par tām sliedēm arī. Mums vienkārši cits platums, atkārt Krievijā, nevis visur normālajā pasaulē. Bet ir daudz vietā sliedes, piemēram, kaut kur tālsu pusē. Es zinu, ka ir reāli normāls sliežu ceļš, kurš vienkārši jāpaudz, jo viņi neizmantoja tur nebrauc. Tāda ir uz Lietuvu kaut kāda bija, bet kaut kāds tagad atjaunoja. Visādi. Tas ir trauks. Tas būtu kruķi, jo īstenībā, jā, kaut kur ārzemēs, ka pabraukā vilcienu no vienas pilsētas uz otru baigā. Tas tā. Tagad Arta vairāk braukā tiem autobusiem. Man tur 2, 4, 3 stundas līdz Rīgai no Kuldīgas. Mēs tur normāli pa pusotru. Tagad jau īstenībā vēl bīstam ar tiem autobusiem, kā mēs redzam. Jā, tur nedēļā 2 nobrauc no ceļa un vienam kaut kāds traktors tas poguli ieskrien. Jā, tas vispār arī. Iedomājies to saka. Un kaut kur es dzirdēju, ka tā sieviete točīs brīdi pirms tam vienkārši aizgājas uz to vietu apsēsies. Ja nomainījus, nebija ērtajā, kur viņa sēdēja, aizgājas to vietu nositās. Iedomājies. Bet, jā, ko es gribēju teikt par tiem autobusiem. Un nerunājiet nemaz par to piedzīvojumu, kam tev jāiet cauri autobusos. Stacija. Vienmēr tur ir dirsā, tur sakāpi visādi, NPC šities. Tā kā GTA 5 Strangers and Freaks, tur tā misija vienmēr ir. Kaut kāda hillbilly iekāp iekšā, un tad viņiem jārēķinās. Tā kā Ābels stāstīja, mums podkastā viņš teica, ka viņam, piemēram, bija vienreiz tā, ka viņš kā pārā viņš džeks bija piemīzis maisiņu. Rēķinies, tāds standarta autobusu experience. Jūs sākšu rakstīt podkāstu. Jā. Es tā dzirdēju. Jā, jaunā gada apņemšanā. Jau pat 2 epizodes, jā. Jā, un būs pat 3. Ko tu stāsti? To spēju iedomāties, jā. Cepurnos tā kā ieiet YouTube. Jā. / gay, vai kā jums tur? Jā, gay lover. 3. Jā, kas vēl, ko tu vēl jau panorāmā neesi redzējis? Panorāmā, es kaut ko biju, bet man liekas, es pierakstīju kaut kādu vēlēšanas, ko tādu. Panorāmā bija sižets par, bet de facto svētdienas, mans mīļākās dienas. Skaties, de facto. Tur ir tā Ķiverītes kundze, tā viņa vada? Vai tas ir? Tā ir, jā. Vai tas ir? Inga Šņore. Jā, tas ir de facto, tas nestāstiet, un mēs neshēmojiet, un mēs nerādīsim. Nē, tas ir Sorosīda nekā personīga. Tas ir Sorosīds. Pirkties sižeti. De facto, kurš bija tas, kas bija tik galvenajā beidotā? Rēder. Pagaidu, tu man tagad nojauci. Rēders un... Rēders, jā. Inga Šņora, nevis Inga Springa. Vai kā? Rečekistu. Nā, es zinu, ka kaimiņš viņām sajauc tas vārds, un Inga Springa, tas neesmu nekāda Inga Šņora. Laikam es zinu, kur tu domā. Tur bija labs sižetiņš par to, ka ir kāds kantors, kurš it kā tev piedāvā pakalpojumus, ja tev ir ļoti daudz kredīti, un tu viņus nevar apmaksāt. Mēs piedāvājam, ka mēs iesniegsim to privātpersonas
bankrotu. Ne, Kaut kāds maksāt nespēja. Maksāt nespēja privātpersonas vai ko tādu. Un sākārtosim jūsu vietā. Un tad viņi katram tam klientam tur tā pieredze tāds, ka viņi saka, jā, jūs maksājiet tikai mums par pakalpojumiem katru mēnesi 300-400 eiro, bet nemaksājiet vienam tam kreditoram, mēs tiksim galā. Un īstenībā viņi tur nedara neko. Viņi pat pieņem tos klientus tādos brīžos, ka tur pat nevarētu iesākt to maksāt nespēju. Viņi tāpat kāši naudu un tu paliec vēl lielākos parādos tiem pāriem kreditoriem dēļ tā. Nu, šajā ieberzienā Eiropas normālā dēļ viņi forši šancē. Nu, ideāli, kas vairāk nopelnīt, tas nopelna. Bet kas vēl ir ziemā ārā? Un kas ar to nāk kopā ātra braukšana. Šonedēļ nogalē Alūksnē būs Latvijas rallija čempionāta pirmais posms rallijas Alūksne. Ko tu pastāst par kodiem svešiem? Tu taču pats tikko biji rallija. Pats es biju ļoti augstmēroga sacensībās. Es biju Vidzemes ziemas autosprinta kausa pirmajā. Bet tur viss varēja pieteikties arī šitie Lēbi un Armstrongi. Jā. Neviens jau nepieteicās. Kas viņam to lieta? Nu, viņi jau noraustījušies. Tur jau nav tas, tev nav tur kaut asfalta tīri, braukt jau ledus, tomēr slideni. Pašvainīgi, ka nepiedalījies, varētu viņi, ne? Jā, bet tas man nepalīdzēja iegūt pirmo vietu šī gadījumā. Bet mūsu kvēlu klausītāju, un man ar viņu bija mikromačs, Maira Teteres apbrauc, tā kā sveiciens Maira tev. Šoreiz man izdevās to izdarīt. Bet nē, vispār jā, sākās lielais rallijs, aicinu visus braukt skatīties. Tev nav plāns braukt uz Alūksni, varbūt 350 km no mums ielikt Google Maps, domāju, interesē, cik man ilgi jābrauc. Kaut kā nav plānojies. Es vispār braukšu nogalē prom, bet bišķi tālāk palūks. Tu brauks uz siltākajām pusi. Tā kā bišķi projām braukšu. Bet. Kā tev iet ziemas priekiem? Man ar ziemas priekiem? Pagājušajā gadā nocirka puses auģikam savam kāršu. Es vairs meitenēm neizrādos ar Audi. Tas bija labs. Bet, neko, es biju īstenībā uz Rīgu, man bija darbs Štellēs, jāizbraukā tur par Rīgu, kad bija točs tas putens. Baigi daudz salikušies bija cilvēki. Tev bija to busu jā? Nē, es biju džipu. Busak tur būtu bijis jautrāk. Bet es biju pats savu mašīnu. Un vienā vietā pie Alfas, nezinu, kā tas ir noticis, bet bija 3 mašīnas un viena no tiem salikušies. Man stāstīja stāstu, ka esot salikušies trafarētais un netrafarēto mēnesi. Vēl labāk. Tas nebija tur. Ļoti iespējams, jo viens bija tikai trafarēts. Nu jā, jo bija kaut kas, iespējams, ka tas bija stāsts pie Alfas, jo bija salikušies tikai netrafarētie menti trafarēto kopā vai kaut kas tāds. Tur baigi daudz vietas bija šitāds. Uz jūrmalēnes vispārībā tur bija tā, ka prost brauc. Viena mašīna šitā ir uz kreisās, kaut kāds 2 šit, tur vispār. Bet nebija salikušās kopā, es nezinu, kas tur ir noticis. Jā. Bet es braucu vienkārši, tad, kad tu brauc no Rīgas, tas arī bija, mēs samainījām. Es braucu Cēsīm un tas bija drūmi. Es principā līdz Tukumam aizbraucu kaut cik normāli, un no Tukuma 60 vai 70 es braucu tālāk. Nav pat tolka dzīt nevienu vērš. Tās mašīnas tik daudz 4,5 stundas uz Cēsīm, tas bija rekords. 4,5 stundas. Jā, es 3 stundās 3,5 normāli varēju izbraukt. Tagad bija 4,5 vienkārši ļoti, ļoti drūmi lēns attīksmi. Bet tāds ir šis laiks, labi, nevajag arī skriet, jo tur kaut kāds cilvēks sabijušies, nav ko steigties. Principā vilkos līdzi visiem. Zini, viens ir tas, ka tu brauc atbilstoši apstākļiem, otrs ir tas, ka tev bāzēs sniegs un tu uz 50 kroši jābrauc. Tas gan ir dirs. Ja tu pat nejūties čist, tur jādroši. Kuldīgi atkal, kā mēs ierakstām epizodu, tā ir dirsā. Jā, kaut kas uzreiz ir nogalināts. Bet jā, par ziemu runājot, kas mums ir rallijas tūlīt būs, sezona sāksies. Vietējo posmu esam aizdījuši. Mūsu paziņa Rudolfs esot bijis gāzēt pa trasi arī. Jā. Varbūt kāds no skatītājiem ir bijis kādā ziemas trasē un var ierakstīt komentārā, kā ir veicies, vai tā kā Ričardam, vai tā kā man. Es vispārībā hokeju uzspēlēju vismaz bišķiņu. Nu tā. Dīķi. Es domāju, Playsītī. Arī Playsītī FIFA iet vaļā, bet es gribu hoķīt arī nopirkt, jā, bet es gaidu vārdienu, ka man Lauven uzdāvinās. Bet es uzspēlēju hoķīt uz Dīķi, baigi forši, es gaidīju vēl kādu ilgāk to salu, bet viņš pazūd. Pagaid, jūs tagad kaut kad bijāt vai toreiz? Toreiz jūs abi atbraukuši. Nav, viss jau nokus un viss nav dabūjis apakaļ. Jo zin, kā man bija? Es nevaru publiski to teikt, bet es neesmu kāds baigais slidotājs. Jāatzīst, gan tas ir tagad. Un jūs tur maucāt, es tādā savējā kompānijā arī. Man reāli to dienu, ja man būtu bijuši slīdes, es būtu reāli. Es būtu uzkāps un parasti jau zini tas, ka tas publiski tam kaut kādā skolas ekskursijās. Tu nemāk. Man tur negribās cīnīties, bet tagad man reāli es skatījos, ka tur vēl bija kāds, kas cīnās. Patrīts reāli iemācījās slidot tā dīķi. Un Art varētu gan jau man palīdzēt, redzot, kā viņi mauc tā kā.
Es gribēju pamēģināt. Žēl, ka nesnāca, bet gan jau, ka... Jā, vēl es kaut jau kāds domāju, ka standarts jau ir kaut kādā februāra beigās, ja uznāk Jā, mīnus uznāks 20. ziemiņu un Vienkārši varēs padot vaļā. Man gribētos, jā, tā bija tāda forša lokācija, ka čist nav gods Jū. sveši. Jā. Tas ir forši. Tas ir pats labākais. Tas ir, zin kā, tas ir tā kā vakars uz 100%. Tas ir pats labākais. Tā, kur ir man tas tur. Vakars garantēts uz tādiem 100%. Nē, šies bet tas ir. tas ir vislabākais. Tusiem parasti iznāk visšādi varianti. Tas ir pats Tas labākais. ir vislabākais. Jā, nu klausies, varbūt, kamēr mēs esam Jā, mēs taisa varam. pusē, mēs varbūt Jā. varam uztaisīt mazo pauzīti Davai. un atgriezties tagad. Ko jūs sakat? Vai tas ir vispār reāli? Jā, tas ir reāli. Tas ir reāli atgriezties. Atgriezties tā pēc uzreiz. pauzītes. Redz, Tieši tā, šitā redz, te. pauze jau, kamerā jau kino nebija pauze. Nebija. Viņi jau tie, kas skatās pa ekrāniem, viņi Mēs jau vispār nekur nebijām. var jau būt. Sarkan vajag akalienu. Bet šoreiz, diemžēl, mēs neredzējām nekādu. Jā, mēs Nekādu skrējām iespējas. skatīties, vai ir atkal kāda Ietriecies kaut kur ap plikām ar riepām. Degpunktā sižets vai ir noticis skolīgā, bet nebija. Bet ir citur degpunktā sižets. Es kā kaislīgs sociālo tīklu lietotājs uzgāju fantastiskai Facebook grupai. Es visiem iesaku pievienoties. Pat ja jūs pēc nosaukuma neiedaraties, bet vajag atsaucīgo māmiņu fórums. Ideāli, vienkārši fantastiski vieta, kur sevi izklaidēt pa vakariem un jebkurā brīvā brīdī. Jo viņš pēc tam kaut kā tas Facebook algoritms arī gudrs. Viņš laikam zina, ka man patīk tie interesantie raksti. Ne jau tas kaut kāds Man neinteresē, kurš pampers pirkt sīkajiem. Man interesē, ko darīt, ja mans vīrs ir dzērājis un viņš dampējās apkārt. Tas ir tas, kas man interesē. Un viņš man piedāvā, viņš man feedā bieži vien ir. Tev Un vairs es- nerādās temu apens un tāds. Nē, man rādās atsaucīgo māmiņu fórums. Un man ir apkopots. Esmu uztaisījis screenshots, dažs gan esmu aizmirsis, bet man galvā ir tie tur, ja nu kas atcerēšos. Ar tādiem saviem favorītiem, kas Jā. man tādi izlasīti, esmu uztaisījis. Tagad es Un- varēšu redzēt. Es nolasīšu tā, lai. Ok. Šis ir pirmais atvērties. Tātad, pirmais. Visi viņi ir anonīmi. Tur ir tas skaistums tajā grupā, ka tu vari likt anonīms posts arī. Līdz ar to cilvēki nekautrējās un liek visādas sūdzības. Kas viņiem reāli tavu profilu, bet Jā, idejas, nezinu, var jau būt, ka tas ir fakes vai nē, jo es arī varētu ielikt. Bet, tas varētu būt tā kā Redditā, ka ir kaut kāda. jā, bet katrā ziņā es savam prātam, man patīk iedomāt, ka tā ir taisnība. Bet Un visticamāk, ka ir. Jā, Jo bieži vien tu notiek palaid- viss kaut kas. Jo- Viņš varētu saukties par anonīmo māmiņu klubs vienkārši. Principā, jā. Bet zini, kas parasti pasaka to, ka tā ir īsta situācija. Tas, kā tas cilvēks raksta, zini, tu komentāros arī palasi tos cilvēkus, un tu redzi, ka viņš ir Jā. vēliņš. Un tad arī parasti tu redzi, ka pēc tā Ka rakstīšana. tur varētu būt jā. tāda situācija. Bet, kurš pirmais? Labvakar. Nekad neesmu bijusi resna, bet vienmēr ir bijis liekais svars. Pēc 2 bērniem saņēmu nometu svaru daudz. Esmu ideālā formā pašlaik. Iepriekš ar partneri bija seks, tā ik pa laikam reizi nedēļā maks, bet tagad, kad esmu tievu, gribu seksu non-stop. Nav miera, katru vakaru bāžas virsū. Man nekas nav pretī, bet gribas saprast, vai tiešām cilvēks ir tik sekls, ka pirms tam, kad bija lieka kilogramu, redzēja to, un tagad, kad esmu tievu, gribu non-stop. Vai kādai ir šāda pieredze? Komentāri. Būt nav, es te screenshot, bet kā mēs varam viņai palīdzēt? Kā tev šķiet, kā tu komentē? Es negribu būt rupišs, bet es teikšu, gan jau, ka tā arī ir. Pirms tam baigi viņam neizstāvēja. Jā, laikam jau. Es nezinu, ko es varētu teikt. Tur arī kaut kas tāds bija, man liekas. Cerēsim, ka cilvēki nav tik ļauni. Zini, kas man patīk, ka tur tie cilvēki komentāros, viņi izmanto terminu seksot. Jo bija viens, es atceros, viens posts bija, viens sūdzējis mazpilsētā. Viņš saka, kurai varētu dabūt seksu partneri mazpilsētā, lai cilvēki nerunā apkārt. Tur viss rakstīja, brauc seksot uz blakus pilsētu. Brauc seksot uz lielu pilsētu. Jā. Un tāda arī tur bija. Viņi mazpilsētā cilvēks dzīvo, viņai gribās. Jā, bet pagaļ viņa māmiņa. Es nezinu, viņi bija anonīmi. Bet es saku, tas nosaukums vispār neataino to, kas tur ir rakstīts. Vispār tur par tām bērnu lietām praktiski nav vispār. Tur nav īstenībā, jā, es neesmu reiz. Nē, kaut kāds tur ir, man sīkiem kaut kāda izsit un kādas zāles. Bet tas ir vienkārši tip of the iceberg tikai. Bet zings būtu drūmāk viņas gadījumā tieši. Ja viņam būtu tieši otrādāk, viņam visu laiku tā kā viņam patīk tas kaut kāds, tādā, kur ieķerties, jo haidī vai kaut kas tāds, bet tagad būtu. Ko tu savējo stāstu atradzi? Es savējo ieliku, es gaidīju atbildi, jā. Šis ir labais. Yes, šis ir labs. Tā. Sveiki. Pagaid, šis ir īsti.
Okay. Sveika, lieta tāda. Šitādi raksturiet. Jā. Sveika, lieta tāda, ka radinieks pilngadīgs sapinās ar meičuku. Nepilngadīgi, kā rezultātā nesen piedzima bēbis. Viss būtu jauki un forši, bet meitene ir apgādībā mātei, kurā arī bēbi ņemšot apgādībām bērnu tēvam, nebūšot nekāda saistība ar bērnu, nekādas saskarsmes tiesības. Vot tā, un tad tur ir vēl daudz. Tas nav kādā Ventspilī, ka tur īstenībā tas viņas radinieks bija viņas puisis, kurš vēl... Man kā radinieks, tas noteikti viņš. Jā, viņš dara. Āķipa, jā, tu pats raksti, ka citā personā. Šis arī labs bija. Sveiki, varbūt kāda var ieteikt kādu, kas var pateikt pēc fotogrāfijas, vai nav uzlikts lāsts vai ļaunāts. Paldies! Ļaunāts! Vai uzskatīt? Tev neiet vienā brīdī, tev jāsaka tev lāsts uzlikt. Pie apiņa tu sēdi, un viņš nedod. Apskatīs pēc fočens, vai man nav kaut kas Man ir lāsts. Man ir kaut kas uzlikts. Mareks Bahmans pierakstīts. Mareks Bahmans Big Win, viņš izcēla Max Win. Viņš jau nesēdēja tikko. Viņš iznāca un izcēla lielāko laimes savā karjerā. Nopietni? Viņam tā kā Rolandam Prīvertam cietums viņa padarīja tikai labāk. Kā Prīvertam iet īstenībā? Labs jautājums īstenībā nav Kas bija dzirdēts. pēdējais? Viņš bija tajā raidījumā. Tajos raidījumos, tur tad viņš bija atkal, tā kā Latvijas slavenība. Par cik tas bija bet tādā viņi raidījumā. daudzi pirms tam nemaz nezināju, jo es viņu arī uzzināju to Prīvertu. Es viņu zināju pirms tam jau, man liekas. Es zināju pirms tam, bet es nezinu, kādā sakarā viņi kaut kur, vai nebija kaut kāds raidījums, kaut kāds Džilim nebija raidījums. Viņš bija pie kaut kā, nē, viņš arī pie Krīvēna. Pie Krīvēna bija to pēdējo lasīt. Pilī. Jā, pēdējo pilī. Lāsīt. Es tev pēdējā pilī. Pēdējā lāsīt. Šis te piena kombināts lās, kad bankrotēs būs pēdējā lāsīt. Bet viņš bija kaut kur tur un tajā laikā nebija vēl tie pa kokas pēdām nekā Jā. Un es tur, likās, viņš ir interesanti personība. Es sāku meklēt, ko senčiem vēl prasa. Viņš vienkārši narkotika kaut kāds. Jā. Un tu jūti, vai visādi viņi, kur viņam kaut tā kājas, viņš izlēc pa kaut logu, tur ārā kaut velkās, pa kaut zemi. Viņam drūmi tur. Un tad pēc tam likās, ka viņš kaut desu konservu kombināciju. Jā, viņš desu ķipa tirgojas. Jā, tu iekšā, viņam tur viens ledus skaps ir, viņš desu kombināts. Viņam esot, labi. Bet jā, pareizi vidaks jūto, ka viņš tur vaļējo lūzu un rāpjās pa zemi. Man ir kaut kāda lieta. Por favor, tur, ka viņš ir tur. Labi, uz nākamo postu. Šis nav mans mīļākais, šis viens no. Man ir problēma, vai pat ne problēma, nezinu. Mans partneris ļoti bieži pašapmierinās, un man liekas, ka tas ir pārāk bieži. Arvien biežāk pieķer viņu, un es nezinu. Tā ir mana vaina. Gan jau, ka tu nepalīdzi. Tā bija tā sieviete pirms nomet savu vārdu. Vienkārši vecs posts. Jā, tas bija vecais, tā viņa nomet savu vārdu, tagad viņam viss labi ir. Loģiski. Kas ir pārāk bieži? Pagaid, neskrien tālāk. Jā, tas ir labs jautājums. Kas ir pārāk bieži? Tas ir vairākas reizes dienā, tad jau sanāk, vai kaut kas tāds. Man būs nākamreiz jāpaņem tie komentāri arī jāpofečē. Kaut kā smukāk jāsliek, bet tā ir pārāk bieži. Bet viņi pieķer viņu. Tas nozīmē, ir arī reizes, ka viņi nepieķer visticamāk. Bet viņš slēpjoties to kaut kādā ar to. No rīta dušā, kamēr šī vēl guļ. Vai kamēr viņa dušā, viņš tas piecvedal šīs devīja. Viņš sadalīs pa logiem to dienu. Es atnākšu no darba mājās, viņai 5 minūtes vēlāk parasti beidzas būs laiks. Atcerieties, ka Wall Street bija, ka viņš teica, ka jānoiet tev 2 stundas. Jā, lai tev cipari, lai pa galvu strādā safe. Jā, pareizi. Pēc pusdienām. Jā, pēc pusdienām. No rīta kaut kāds tur bija. Jā. Labi, bet būs vēl mans mīļākais. Tā, kur es atvēru. Šis ir labs. Šis nebija anonīmais. Šitie Ojārs bija rakstījis. Jā, šis Ojārs bija labs. Ojārs ir vīrietis. Dāmas, zinu, ka lielākā daļa mūsdienās sieviešu skuj gan paduse, gan bikīni zonu. Tas ir vairāk estētikas jautājums, jūsuprāt, vai ir higienas jautājums. Man personīgi nepatīk, ka sievietes skujas. Man patīk viss, kas dabīgs. Ojārs ir neizpratnē. Tā kā dāmas droši rakstat komentāros. Ojāram. Es noprast, kas Ojāram patīk. Viņš jau arī tā pateica, man patīk viss, kas ir dabīgs. Viņam nepatīk, kad jūs tur ka sievietes kaut kādu. Nē. Laikam pēdējais būs mans mīļākais. Šis ir garais arī. Šis arī ir temats, ko daudz cilā tajā tur fórumā. Sveikas, laimīgi jums visām. Gan jau daudz ir gājuši tam cauri, interesē reāla rīcība, iedvesmas stāstu. Tām, kam ir 3+ bērni. Tā.
pusdzīvi esmu nodzīvojis kopā ar alkoholiķu, kad nedzer zelta cilvēks, bet kad dzer rokas nepalaiž, bet ļoti brauc ar muti. No rīta, protams, neko neatceras, vai arī tā saka. Tas nav svarīgi. Kad iedzer, uzreiz ir blandīšanās riņķī, draugi uz diennakti, divām, vai var vienkārši pazust. Viena atbilde ir, bet es tak tev nekrāpju. Kā cilvēks viņš man kļūst pretīgs. Nevienaldzīgs, bet pretīgs. Attiecības var turpināt nevēlos ar viņu, gribu šo visu pārtraukt, bet saprotu, ka esmu pēc visām pazīmēm līdzatkarīgā. Tas ir laikam, ka tu... Ka tu arī koda viņu kopā? Jā, laikam, ka tu esi Nē. tā kodus. Jā. Nu, tad jau viņa līdzatkarīgā. Tas nav, ka tu ķipa pieņem to. Tad viņi pa naudas tās, bet... Kas ne naudiņa? Arī viņš nokož visu. Jā, nu viņš tur nedo viņai kaut ko tāds, jā. Nu, viņš strādāja. Bet jā, ko nozīmē līdzatkarīgā? Kas tas ir? Es gribētu, lai tev šis ir tā kā reāli Facebookā. Mēs esam uzdot viņa jautājumu kaut kā, es nezinu. Jā, un nākamajā epizodē apskrīt. Viņš tā arī ir anonīmi. Ja? Es gribētu kādu no viņam sasniegties, mēģināt uzdoties par kaut kādu terapeitu vai ko tādu, mēģināt atrisināt viņas problēmu vienkārši. Tas nebūtu slikti, mums būtu live, ķipā zvanu, ka mēs pieņemtu zvans uz šādām problēmām. Mēs būtu tāds raidījums, kas pieņem šādas problēmas un mēģināt palīdzēt cilvēkiem. Īstenībā bija runājuši tādu anonīmu kaut ko zvanīties vai kaut ko tādu. Es teikšu tā, man ir viens paziņa, kurš ļoti nesen sestdienē, skatoties šlāgeru kanālu vakarā, izdomāja, ka jāpiezvana ir uz kādu no sludinājumiem. Jā, tas sports pasākums ir tādā arī. Un tur bija uzpērk kaut kāds krievu laika motocikls vai kaut kas tāds. Un tā kā zvanot, tur ko teica, čau, nu, man ir Jupiter kaut kāds 12. Un tas Džeks saka, nevar būt, ir tikai Jupiter 1. Jupiter 2. Viņš nosaucīs. Bet kad izrādās, viņiem ir cipari katram tam motoram. Tur uz dūlavējā, teica 12. Viņš saka, nu 6 ir lielākais. Varbūt 12 valsts domāja vai kaut ko tādu. Es jau bildu atsūtīsim vai kaut ko tādu. Bet bija diezgan smieklīgi. Bet tur ir forši zvanīt uz tiem šlāgeru apstākļiem. Man patīk tie iepazīšanās sludinājumi. Tas laikam vairāk. Bet viņi kaut kā vēlāk rāda. Viņi jau zina, ka kundzes būs kagoriņi vai arī kā sauc to tur. Dzērieni, kuros parasti jēzus virsūs pudeles, tas arī kā gošs. Laikam, jā. Tas šī gadījumā, laikam, man teica, ka tur esot ļoti slikti sludinājumi. Neksīnčīgs nesot bijis, kam uzzvanīt, diemžēl. Jo atceries Šrilankas tējā. Jā, Šrilankas tējā, pareizi. Ja, 24/7 var zvanīt, ka uz 3 naktī. Viņš ir 3, no. Vai tiešām tagad vajag to tēju? Jā, jūs teicāt 24/7. Nu labi. Kaut kam vēl mēs rakstījuši. Es esmu zvanījis. Bet tas varbūt bija es, ka es tur arī zvanīju. Nu, es atceros, mēs vienu brīdi rāvām vaļā to tiem dzīvnieciņiem. Jā. Uz kaut kādām alsum. Pareizi, jā. Gotiņi grib no. Man sveiki, man vajadzētu 3 gotiņā mazulīšus. Mēs ar transports vai kompaktā varētu saprast. Man mazdēlam tas BMW kompakt. Vai tajā iesiekšā viņam 316 benzīns manuāls. Jā, tas bija. Vispār tā zvanīšanās, tā ir ritīgi rēcīgs tēli. Bet pēc viena otrā pusē, ja es vecs kundas tēloju, tad parasti laipni cilvēki. Jā. Ir kā bišķi tā, ka izdara viņiem kaut kā. Bišķi papis prāt tomēr. Bišķi papis. Kas tā pasauli ir, ja tu nepapis viens otram prāt, bet tas tik rēcīgi, tas mums viss, es sažos, tagad jau retāk tāda, es sīkāk bija, kuriem senču vecākiem uz devu kaut kam zvanīt. Muļķības. Taču vēl salīdzinoši nesen bija arī tas joks zvans, tas prikals, ka tu varēji uzsūtīt. Tagad jau arī to Roptu aplikāciju. Jā. Tu arī savam senci pa to radaru sūtīji. Es biju dēls. Jā, viņš uzreiz nosničoja. Tas būs dēls, viņš uzreiz, redz, paskaties vecais, uzreiz tevi pamet zem tanku uzreiz. Tas mums puišals. Es mammai ar kaut kad uzsūtīju kaut kādu viņu baigi. Tur bija kaut zāles kurīšana treptelpa. Tur bija tā lidošana radara kaut kāda. Kaut pīca arī bija. Jā, kaut kas. Es viņai par to radaru reizi. Pārāk skaļi ar seksu vai kaut. Nē, kā tur tai lapā teica. Seksot. Paskaļi seksot. Runājot par seksot, anonīmo atsaucīgo māmiņu formu anonīms ieraksts. Sveikas ir lieta tāda, ka mīlējos ar savu vīrieti, un tad iedomājos, ka man mīlē cits vīrietis, un tas man sagādā baudu. Ar savu vīrieti man nav vispār nekāda bauda. 7 gadu attiecības ir 2 meitas, viņš man ir krāvis 6 mēneši, kad jaunākai bija 5 mēneši. Pagājuši pusgadu krāvis, bet mēs dzīvojam kopā. Kādreiz, kad mums ir ķeks, viņa saka, ķeks. Es iedomājos savu sapņu vīrieti, un citreiz ir bail, kad paspruks iedomātā vīriešu vārds. Kas ir iedomāties, kas Raimonds Pauls? Raimi. Uzdzen baudu skatoties po hashtag no, bet kad mans vīrietis cenšas man gultā apgaismot, viņam nesanāk brīnos, kad vēl stāv uz manis.
Tāda problēma ir. Bet tas tāds vēlenīts, ja tur augstu stāv uz manis. Ķeks tur. Jā, tāda arī Šis bija tas mīļākais. Nē, būs vēl. Es gaidu to. Tas vēl apsīgs. Tev tur visādām mapēm viņš salikt ir. Tajā pašā viss. Šis ir. Vīrs daudz spēlē PUBG. Atbrauc atvaļinājumā, kad vēlos mīļoties vai seksu. Viņš apgalvo, ka to man vajag pārāk daudz. Ko darīt? Atņem telefonu, tagad bērnam. Likāds bija komentārs. Viņš atbrauc ar tukšām olām, ļauj biku pagaidīt. Ķipā, ka viņš tā nīgalā. Viņš atbrauc tukšām olām, pagaid bišķi. Bet jā, vīrs daudz spēlē PUBG. Pēc, tas ir Fortnite, jā. Tikai telefonā. Jā, princips tāds pats, tikai bišķi savādāks izskats. Bet, man tam datorspēlē. Telefonā tas viss, jā. Vīri daudz spēlē PUBG. Tā kā jā. Mums šis jāizmanto. Sarunājam, kaut kāds nākamajā epizodē. Zinu, ko mēs izdarīsim? No. Mēs anonīmi ierakstīsim kaut ko, izdomāsim kaut ko ritīgi slimu. Un es gribu tos komentārus palasīt. Davai, jā, uztaisim. Uztaisim kaut kāds, jā. Bet vajag kaut ko izdomāt ļoti labi. Atsaucīgu māmiņu fórums. Var iet apskatīties tajā grupā, vai nav kaut kas jauns. Tas ir kaut kas ne tāds. Vai kaut kāda most recent, man liekas, tas ir vislabākais, kamēr nav. Tur varbūt tā, ka nobano arī. Tev ir vienkārši jautājums par sievietēm, kurām piercingkrotas galos. Ko darīt? Vai vajag, nevajag? Tad te ir parastās neinteresantās lietas. Kas nozals neinteresantu kādu pamperiem, ja kaut kas? Jā, teiksim, privāto vidusskolu patnis grib dzirdēt. Okay, tad ir kaut kāda jaukai vientuļa senjora. Es gribētu par Robertu Putni labāk. Vārda diena. Gandrīz viss draudzenes jau mūžībā. Ļoti gaida kā dāvaniņa apsveikumu. Varbūt kā tas atsaucās. Neviens komentārs. Nevienam neinteresē vecs sirmgāls vientuļas. Visiem vajag tēju. Jā. Tur ir jāpameklē. Es saku, es viņus pēc šitā te neuzroku. Tev vienkārši izmetās, ja kaut kur tajā timelēnā sākumā. Eko ir labs. Sarkans fons. Meitenes palīdzēt ar ieteikumiem vai sazin, ko ir sākusies nenormāla rīšana. Visu laiku mut kustās svars kāpi, liekas, ik minūtu vēlos sev kaut kā apturēt. Vien uzrakstīt pacerties, varbūt vajag. Reizēm nemaz negribam ēst. Kas vēl ir komentāros? Divi tikai bija, diemžēl. Man patīk, bet tev nebija izgriezts tas, kur es uzzināju par to grupu. Kaut kas iemet, kurā Vatspā, kur jūs iemetāt to, kad vīrs dzer vakaros vai kaut kas tāds. Es to man liekas. Tu iemet tādā grupā, un pēc tā es tikai uzzināju šito. Tur es apskīšos pareizi, es tur arī metu, ik pa laikam, tur arī labi iet. Dārpos, jā, vai kaut ko, jo jā, pareizi. Es domāju, man bija vēl jābūt, skaidrs, es jums bija sasūtījis. Jā, starp ielīm, reku ir. Tur bija viena labi. Šis ir labs, šeit miks sūtīja. Kā jūs atradāt savu sapņu darbu? Cik vispār ir normāla alga tagad? Saprotu, katram savu latiņu standartu vēl, bet es runāju par vidēju Latviju. Tāds normāls diskusijas jautājums. Vienu uzrakstīt. Es parēķināju, ka man štuku vajag nedēļā. 4 štuku mēnesī, lai kaut cik normāli dzīvot. Tagad pelna. Patreiz nav ne tuvu tam un dzīvojam laukos. Ne Rīgā, pilnīgi noteikti Rīgā vajadzētu vairāk. Ko lai saka? Jātiec to. Patreiz pelna mazliet zem 1000, ar ko galīgi neesmu apmierināts. Un nākas visu laiku piegreiz gribulīši. Teikšu tā, knapi velku, jo pus no tā aiziet transporta izdevumiem. PS esmu pedagogs. Bet pedagogiem tur mums jāiet pie izglītības ministra. Kāpēc pedagogiem? Jā, Voreku ir. Kokteļi skrūves, 2-3 glāzes vakaros. Ir alkoholisms? Jā, tu jautā. Es tik stulbs, ka tev jāpajautā kādam. Nevar būt. Tu rīši ņāmi visu laiku. Šis arī bija skaists. Vai jums arī vīrieši katru dienu iedzer vairāk salas dienā? 50 komentāri. Jā, es saku, šitiem ir vislabākie. Bet viens nenoķer tos komentārus. Tur vienmēr ir skaisti. Tā kā es visiem iesaku pievienoties atsaucīgo māmiņu formam. Būs jāuzraksta kaut kāds šitas ten, jāizdomā tāds ritīgi labs, trāpīgs. Tas ten sludinājums. Lai neliekās, kad uzreiz, kā rēdz, ka ģipa fake. Jā, bet lai ir komentāri, lai palīdz. Kas te būs? Nē, es īstenībā atceries, Rič, kad es esmu minku lapā, jau kādu gadu. Jā, tu minku lapā. Un es minku lapā iemetu to Edžam, kas tie kaķīši bija piedzimuši tur tie maziņie. Un es minku grupā Facebookā iemetu bildi ar random kaķīti maziņu, kurš kuldīgā te bija vienā vietā. Un viņš bija
Nu, viņš bija ļoti specifiskās krāsās, divās Jā, bija jā, kaut rozā un tāds pelēks. Un es nezināju, ka kaķiem tur kaut ģenētika. Jā, Tāds jā. krāsas. Un es biju ierakstījis mans kaķītis Māris vai kaut kas tāds sveiciens jaunajā gadā. Un man izcēlās Diršs disks, atceros, virsū. kur ir 100 Jā. komentāriem, tur diršās visi viens otram man. Jo izrādās, kad tādā krāsu kombinācijā var būt tikai meitenes kaķu. Jā, un tu pateici, Es Māris. uzrakstīju Māris, un tur, vai tiešām tā nav Māra? Vienai tur viņa bija tik slima. Kaķa dubsi studijā gribu redzēt, pārliecināt. Jo es kaut ko teicu, jā, nu, ka tas ir, ka tiešām tā ir, un viņi kaut ko neticu, gribu kaķa dubsi studijā. Nu, tur rītīgi slimi aizgāja. Es vienkārši neno, kurienes prikali pēc iemedu, bet... Es dabūju labu, kuram ir potenciāls. Viena ielikusi vīrietis, kurš patiešām tevi mīl, tad ir daudz punktu, un noslēdz teikumu vīrieši. Karoči vīriešiem jāieraksta pašiem vīrietis, kurš tevi patiešām mīl, un tad tā viņa ideja. Varam palasīt, kas te būs. Viens ierakstīs. Nopirks tev dubulto cheeseburgeru, lai gan teica, ka ēdīs salāts. Aktīvs viens ir baigi daudz ierakstīs, tas nebūs interesanti. Vīrietis, vien depresīvais ir. Vīrietis, kurš tev patiešām mīl, visticamāk būs tavs dēls. Ventspilī. Bet nav nekādas odziņa, nav nekur. Viens ierakstīs mīlēs arī tavu celulītu. Nedirsīs tev dvēselē. Kā tas ir? Atstās tev nomazgāt traukus. Viss cieņa, ku Mārim. Dabūs Hesburgerā platīna līmeni, lai tev katru reizi pie pirkuma klāt ir lielā kafija bez maksas. Mērcīt, kāpēc kafija? Mērcīt īstenībā. Jā, iedom majonēzi viņai uzēst. Ne, lai nav Zins kaut bija kā. brigāls par Hesītu runājot. Man šodien kaut kas no maniem draugiem bija ķipa, memoriju nošērojis Facebookā pirms kodiem Jā, gadiem. es Tu redzēju. redzēji? Jā, Ka bija tas kupons. izpētīt cenas. Nē. Nu, pirmkārt, tas, ka jā, kuponu labs bija aizmirst, ka aizstās. Vīstas burgeris bija tāds garants. Jā, to es atceros vēl salīdzinoši nesen. Jā, Tas tur bija. tā bilde bija stādīgi apstāties. Nu, salīdzinoši nesen es nepiekrīstu. Nu, labi. 5 vismaz. Pirms Covid. Tas ir salīdzinoši nesen manā galvā. Zini, īsumā baigi viegli var pateikt, kas tas bija par laiku. Un ko tu atceries, kad ievies eiro, jo tur bija Latvijā? Nē, tur bija abas tās cenas. Pareizi. Viņš Taču vienu brīdi bija Jā, abas, lai un var adaptēties. Ja, nu tā kā tajā kuponu lapā bija abas cenas, tas bija tieši tas brīdis, kas 13. gads, ne? Jā, 14 kaut kas tāds. Jā. Kad ievies, vai ne? Un nu, tur bija tās cenas, kaut kāds komplekts, Hesburger 2,40 eiro un kaut kāds 2 lati vai kaut kas tāds, un tur tilbi bija vēl, Labi, vidēji alga arī noteikti bija. Finanses vidējā, bet minimālā kaut 300 lati. Nu, gan jau. Jā, paskatās, īstenībā to mēs varam apskatīties minimālā alga Latvijā. Un tur es salīdzinās, kā, cik tagad uzcēla minimāli uzcēla, vai ne? Jā, uz kaut 700. Vai 750 vai 700? Kaut kas tāds. Nu, kurš jā, 700. Cik bija tajā brīdī? Un salīdzinās, vai Hesīts ir adekvāti uzcēlis cenas tūlīt. Tā šis nav īstais raksts, minimālā Pagaidā, darba. rektam bija kaut tā buļņa. Reku ir. Jo Hesburgers ir, es gribētu teikt, drūmi dārgs palicis. Kungs. Tev pilnīgi vorci beidzies. Kā tu bez licencē, vai tas Nē, nav tur uzņēmuma bija kaut kāds dators? makros viņiem, ko tas nozīmē. Es nezinu. makro komanda. Eitanos, paskaties. Tur es spiest kaut kāds pogas tur. Karoči, 91. gadā. 1. janvārī minimālā mēneša alga 83 centīmi. Santīmi. Pagaidu ne jau pa mēnesi. Nu, goda vārds 80 centīmi. 1. aprīlī pēc tam pacēlus 95 centīmiem. Tad 1. septembrī bija Lats 30 un 15. novembrī 91. gada mēneša alga, nu, lielākā minimālā mēneša alga bija Lats 40. Nu, pagaidu, Riču, tur kaut kādam jābūt. Nebija tā, ka tajā brīdī bija kaut kādi rubļi vai repšiki, un ka viņu vērtību konvertējot uz iespējams, latiem, jā, šī tik smieklīgi. Ļoti iespējams, jā. Vienalga, cik lēts bija preces pa 80 centīmiem, tā nevar. Tā, ka... Nu, bet beidz, tā arī bija apskaties pēc tam. Šitas īstenībā ir pat no Labklājības ministrijas mājaslaps. Tā kā reāli, jā, tā ir savā laikā bijis. Nu, labi, bet cik bija? Tad, jā, 14. gadā. 14. gada 1. janvārī bija 320 eiro jau tad, jā. Nu, jā. Nu, jā, 14. gadā ienāca eiro. 14. gadā ienāca eiro. 320 eiro. Un pēc tam... Tas ir arī tagad ir vairāk kā uz pusi. Jo 13. gada janvārī vēl bija 200 lati. Ilgu laiku bija, jā, gan arī 2 gadus bija 200 lati. Un tad bija 320 eiro. Un tad ir kāpus. Un tagad ir 700 eiro, jā. 2,5 reizes vai kaut kas tāds? Tagad ir, nu jā, bija no 320 uz 700 eiro. Apmēram, jā. Sanāk. Nu, būs pusi vēl. Nu, labi, tā kā uz pusi varētu teikt. Un cik tagad maksā kuponā, piemēram, nav tāds apstīties.
Hesburgers skatīsies? Es pēc kebab burgeris. Vai 4,90 maksā kompli. Nē, pagaid, es nemāku apsties. Varētu būt, ka tā arī pat ir. Jā, tā arī ir 4,90. Ja tad maksā, īstenībā ļoti adekvāti. Ļoti adekvāti Jā, cēluši cenas. īstenībā, Viss cieņa jā. Hesburgeram, jā, adekvāti ceļam cenas. Jā, uz pusdārgāk un algas puslielāk. Nu, viss kārtībā. Viss kārtībā Viss būs, cieņa viņiem. Es jau gribēju viņiem piesiet kaut kādu. Jā, es jau domāju, būs Sorosovi. Skandināvu, gan jau visādi šķiet. Bet acīm redzot, ka viņi Jā, viss cieņa apkāst viņiem. mūsu bāluņu tautu. Bāleliņš, man es negribu atklāt. Kas tu? Tu biji uz cēsīs? Jā, es biju uz, man būtu ko izteikt. Es vairs publiski esmu tam gatavs, bet ir tādi podcasts Latvijā, kuriem sakāps galvā. Es kā liels biju vaļā fans, jā, es biju cēsīs, uz sacensībām, uz Rallija komisijas apbalvošanas, visu kaut ko. Un pie viena tur fonā notika nekvalitīvās mūzikas vakars, pirms kura bija bize vaļā laivas. Uz to laivu tu nebija. Uz laivas nebija. Tur mums nebija. Es īstenībā būtu zinājis, kad viņš... Tur bija biļets baigāta izpirkt. Jā, bet es vienkārši nebiju saslēdzis, ka es būšu cēsīs tieši tajā datumā, kad ir tas laivas. Es iespējams būtu mēģinājis noķert. Mārs atteicis, možbūt būtu paņēmuši, bet es nebiju. Bet viņi tajā fonā pēc tam bija, jo Bāliņš uzstājās tajā nekvalitīvās mūzikas vakarā. Un es tur tāds jau tādā pulkstenis, kuros 1 vai 2 mēs iegāzāmies fonā, un tur ļoti daudz cilvēku, un mēs tādā ļoti uztīgā noskaņojumā varētu teikt. Jā, un ieraugu tieši bija vaļā 3 puišas priekšā, ka šie ir kaut ko čalo, un es uzreiz kā čau. Viņa kuldīdznieks saka, es no kuldīgas, es atbraucu uztaisu bildu, un viņi tad svarīgi jutās. Vēsi bija, jā, pret tevi. Tā, viņi bija vēsi, jā. Tā kā man neizdevās. Bet tas nekvalitatīvās mūzikas vakars. Gan bija prīmā, un tur, viņiem gadu notiek, vai vienreiz vasarā, vienreiz ziemā kaut kas tāds, un es biju pirmo reizi tagad trāpījis. Un man tā kā vietējie visi slavē, tas ir ritīgi labais un tas foršs pasākums. Kāds tas koncepts tur ir? Tur vienkārši cilvēki, kuri nemuzicē ikdienā, vai sanāk, piemēram, Bāliņš jau tur kādā satīnā muzicē un kaut kas vēl tur ko ģitāru māk spēlēt. Pēc tam tu māk spēlēt ģitāru, tu māk spēlēt tums vai ko tādu, jūs sajat kopā un maucat kaut kādas random dziesmas vai tur ko. Tur vieniem bija prikols, ka viņi kaut kādu bija ar AI tā kā uztaisījuši tekstu un kaut kādu mūziku. Tur sanāca, ka tur bija tā kā... Tu man rādīji to Sūklu Bobu, kur viņš teica... 2006 Honda Civic. Un tur viņi arī bija uztaisījuši kaut tādu, ka ceļā vienkārši kaut vienu tekstu, un viņi visu dziesmu no kaut 2 vārdiem sastāvē. Tur tu esi. Un tur bija inčīgas tās grupas, inčīgas dziesmas. Piemēram, vienā tajā grupā, ko es jums sūtīju, lās tur vēl tāds uzdzērs, kurus ka ķipā Lekringa kapteinis bija pie ģitāras vienkārši. Un tad visi man jāteica, ka tā grupa, ko gaida, ir tā kā pēdējā. Es saprotu, katru reizi viņi ir Vētra kunga prātā saucās, kur vienkārši Bāliņš kaut kādiem džekiem prātvērst dziesmas mauc. Tad, kad mēs jau bijām ritīgi sasluši kaut 3 naktī, tad bija ritīgi. Man liekas amazing. Varbūt, kad nebūtu tā sasils, nebūtu tik krūti, bet bija ritīgi labs pasākums, ļoti daudz cilvēki. Mēs... Ejot mājās kaut kādos 5, tā bija mana iniciatīva, ka vajadzētu apmeklēt viršus obligāti. Kāds pārsteigums. Un tad mēs aizgājām trietā uz viršiem un uztaisījām meitenei pasūtījumu. Meitene bija dusmīga, teica, ka mums stundas jums būs jāgatavo vai kaut kas tāds. Ja tur jau bija arī noteikti labi. Nebija tik daudz cilvēku. Nē, pasūtījums. Pasūtījums bija labs. Pasūtījums, domāju, tur bija viss cieņa. Bija viss cieņa. Kreptīgs, teiksim tā. Pasūtījums. Bet, jā, bija forši pasākums. Bija skaisti, bija forši. Jā, mēs esam dižani, mēs esam vareni. Šito arī Vairiņa teica. Šito viņa teica pēc tās uzrunas. Imants tas ir. Īms teica. Vairiņa ritīgi labi norunāja, viņam bija tāds. Vakars garantēts uz tādiem 100%. Tas Īms. Vecai būs noskaņojusi. Vakars garantēts. Citādāk viņam jāraksta anonīmā māmiņa klubā pēc tam. Jā. Bet tas ir šausmas un vēl pēc tam sieviešu cilvēks. Pēc tam sieviešu cilvēks. Šitas arī jāapdeito, būs kaut kad jāatrod kaut kādu latviešu. Kaut kas foršs tāds. Jā, ko? Vēl, laikam, ka jau nekas tas arī, ka nekas vairāk šis nav bijis. Mēs bijām novilkuši to. Bijām, jā. 3, bet tagad, es beidz teikt, mēs centīsimies tagad likt biežāk, bet vismaz pieturēties pie grafika, bet laikam, ka mums nesanāks. Redzēs. Ja sanāks, nesanāks. Kaut ko izdomās. Jā. Tā, paldies, ka klausaties apskatījumos. Tie ir jau pirmajā epizodē vismaz 400 cilvēki, nemaldos. Ko tu leji? Bez
bez diršanas. Tu man Nelaic čugunu. Galvenais, ka mēs bez jebkādiem Bez reklāmām. baigām reklāmām. Vienu ielikt TikTok. Viens ir TikTok. Mēs esam slings tur skatīties. Mēs Kāds klausīsies? Jā, tieši tā. Bet man liekas, ka bija pirmā. 47 subscriberi. Ej, tu nos! 47 kaut kāda random cilvēka. Mums nav 47 draugu abiem kopā. Tas nozīmē, ka kāds svešais arī. Tas ir svešinieks arī kāds. Jā, mums ir 200 epizode. Labi, bet tas arī ir labs. Vidējais? Nē, tas ir pēdējai epizodai 200. Nē, bet pirmajā Es nemāku apskatīties uz internetu. Iet, normāli tu jau. Reku ir. Jā, tiešām 4-14. Un galvenais, nevar teikt, bet mums ir 100% laika. Jo dislikes jau neredz, ja pat tajā tur. Tagad visi iesaspies dislikes, tāpēc es nevaru teikt. Bet tu redzi, ja ir es redzu, bet publika neredz, ja ir dislikes. Nevajadzēšu to teikt. Jā, mums ir visi ar laiku. Nē, drīzāk zini, kā izdaram. Uztaisam, bet tas nebūs labi kādam algoritmam. Uztaisam, cik vien varam dislikes šitā epizodē, bet tas nepalīdzēs, gan jau kaut kā beigās uz nobanos. Atradīs kaut ko. Vai Justin Bieberš tam baby ir kaut nenormāli daudz dislikes? Nebija Rebekai Blackai? Friday. Bet tagad vairs ne. Nē, zinu, kā vēl bija ritīgi daudz kaut kādam Call of Duty vienam trailerim. Kāpēc? Tas bija riebīgs? Karš nebija laba spēle, cilvēki gaidīja vairāk. Tas most disliked. Preku jau mums Bills Gates noklausījies uzreiz. Kā cilvēki to var zināt, ja tagad nerāda? Kādreiz laikam līdz kam rādīja? YouTube Rewinds, Everyone Controls Rewind. Tas ir bijis sūdīgs galīgi. Zies vēl ir? Nē, tas nav. Tur ir kaut kāds procents. Ok, skaidrs. Karoč, tev var izvēlēties, vai nu mēs skatāmies pēc procenta, vai nu pēc counta. Kā mēs gribam. Procenta, tā kā cik ir laiks pret Jā, jo, piemēram, Baby Shark Dance ir 2. vietā pēc dislike count, bet viņam vienkārši ir dahujā views. Es sapratu, viņam varbūt tas dislike diezgan maz salīdzinot ar laikiem, bet vienkārši viņam dahujā skatījumu. Jo viņam, piemēram, ir 14 miljoni, gandrīz 15 miljoni dislike, bet tas ir tikai 31% salīdzinot ar laikiem. Jo viņam ir kaut kādi miljardi laikiem. Es sapratu, okay. Bet tad pēc procentiem, nevis pēc skaita. Ir kaut kāds, indiešiem kaut kas nav paticis. Jo vislielākais dislike procents ir Sadak 2 trailerim. Kaut kādai filmai indiešu kino. Bollywood filmai 94, gandrīz 95% dislike. PewDiePie'am 2. ir, bet viņam video nosaukums ir, ka this video get 1 million dislikes. Jā, dabūja 5. Gandrīz 6. Jā, tad tas izskatās tāds. Mēs varētu šeit topā trāpīt uz dislikeiem. Nē? Paskatīsimies, kur mums jātiek. Mums ir jādabū 2 miljoni dislike. Latvijā 2 miljoni cilvēku. Aiziet garām yes, playground songam. Kas ir pēdējā vietā? Jā, vismazāk. Šitajā. Jā, tā ir sarakstā. Es domāju, tas izdarām. Bet tā izskatās pēc tā counta un ratio ir tas YouTube Rewinds bijis, jo viņam ir gandrīz 20 miljoni dislike un tas ir 86%. Kuru gadu tas ir? Tas ir 18. gadu. Kas tur bija tik briesmīgs dievs? Tas ir, man liekas, tas, kur tas Wills Smits neteica to, that's hot. That's hot. Vai es nezinu. Es gan neesmu izmantot pēdējos nemaz redzējis. Kādreiz man likās krūti. Jā, bet es neesmu. Moždēļ šī es arī neesmu skaties. Skaidrs. Jā. Labi, ir dirši iekšas slēdz šito ārā. Labi, izspiež tos dislikes jūs grib, kas tam mums. Jā. Bet, labi, raicāsamies arī par laikiem. Davai, tiekās. Jau. Čau.